Atsevišķi skrien arī Miņins. Aizmuguras nav, Iegaņas viņas pretī vārtiem. Miņins sodlaukumā sit un trāpā! Gūt vārtos, dabūt vadību. Ar roklainu, kā sarkanā kārtība bija, un tur uzreiz pēc tam augstu dušu arī Pāvels Šteinbors saņem. Teraščevskis jau Miņins jau sodlaukumā sitiens un rezultāts. Miņins gūs savus 5. vārtus šajā te OptiBet futbola virslīgas sezonā. To arī viens no, protams, teikt, ka efektīvākiem spēlētājiem. Supernovas rindās Miņins, vārti numur 9. Šoreiz gan precīzs sitiens. Tālajā stūrī vēlreiz palūkosimies Ostapenko. Spēlē un Kaušos skrien virsū Mikulskim. Kristians Kaušelis 1-1. Iespēl vārdu priekšā. Asitās vēl 1 sekundu vārti pirmajā minūtēs. Tos gūst komanda, kurā pagājušā sezona palika 10. vietā. Atkal labā mala. Atkal mums Lūsiņš. Tālsitiens! Gols! Kais sitiens. Jevgeņijs Miņins gūst vārtus. Izdodas piespēlē brīvajā zonā Lūsiņa, bet uzbrukums turpināsies. Piespēlē Miņins vārtī! 1-1. Ar galā, kad Lūsiņš neiedeva piespēli brīvajā zonā Višņakovā. Miņins sit pat taisno, bomba nonāk vārtos. Miņins turpina rezultatīvi tāpat kā Rakels, un rezultāts kļūst. Maestro iesildījās, un tagad otrais mēģinājums. Un te pārsteidz! Super! Gaidījām, ka vārta augšējā stūrī bumbu sitīs Oļegs Laizāns, bet nē. Viņa 97. numurs, 28. minūtē Miņins sit un gols! Meta ir ielaidusi pret Supernovu, un visas 3 reizes pēc Miņina sitieniem. Reizi gūt vārtus pret Metu, principā jau pret savu klientu. Miņins, liels sitiens vadībā! Beigu daļā. Supernova ir konkurētspējīgāka komanda, šo domu vēl un vēl atkārtošu. Rikušķiks tika noreidīts, beigās RFS uzvarēja ar 3-0. Supernova standarts bumba soda laukumā, ļoti laba iespēja un vārti! Tad pārgāja liels pavērsiens, un es domāju, ko jūtas RFS uz soliņš vēl dusmīgāk viņi kļuvuši, uzskatot, ka netaisnīga sarkanā kartīta un uzreiz izmanto tālu standarta situāciju. Un nepārāk bieži izdosies visu norganizēt uz 100% ar superkomfortablu laicīgu ierašanos. Un tik un tā. Jā, šeit Talā kļūdās. Ko izdara Talā? Un izgāsies pret vienu. Jāsit vārti 1-1. Super. Es atpakaļ uz audu vai pat uz dublieriem pēc tādas epizodes. Ārprāts, ko izdarīja Mors, Gaisa, Talā. Paturpināsim. Viņš gatavojas izpildīt centrējumu, piespēles sodlaukumā uz tālo stabu. Un šeit savos vārtos ilgavnieki raida bumbu. Gulmus Supernovai tikai 8. vārtus mainiekiem. Kādā veidā stūrstiens mainiekiem, Miņins centrēs sities ar galu seko, vēl viens sities un vārtu priekšā Sidors Višņakovs. Tas Supernova pēc tā trieciena, kāds bijis puslaika sākuma. Gudinskis, Ostapenko, citi vēl centrē, jums zūra izsit nepārāk tālu. Kas par seivu Vladislavam Kurakinam, varens trieciens Miņinam no distance ar kreiso kāju. Būt mazliet pārspīlēju un Metu par vietējo grandu padara, jo uzbrukumā ir Supernova. Jevgeņijs Miņins sitiena pozīcijā, ļoti labā situācijā. Un jā, domāju, ka Miņins varēja trāpīt precīzāk, bumba bija uz viņa kroņa. Arī var sagaidīt tādu enerģisku otro puslaiku ar emocijām un ar vārtiem varbūt arī, bet neļauj gūt vārtus Eduardam Višņakovam. Ir Jānis Ikaunieks, tomēr tieši Čehu aizsargs dara šīs lietas. Un, principā, varam sacīt, ka visi viņa centrējumi ir pietiekami kvalitatīvi. Šeit atspēle atpakaļ izgājušas RFS, Nerugals, bet prasa spēli ar roku, vai tik te nebūs sarkanā? Pēdējais Reizeknieks, kurš guvis vārds virslīgā. Kurš būs nākamais? Šaboka, Galais, varbūt kāds cits. Bet tagad Supernova iet pēc 3 vārtiem un glābjas mājieki. Pakritizēja standarts, tad jāapgriež mani vārdi. Patiešām labi no vārtu līnijas izsit centra aizsargs. Ļoti tuvu bija Supernova vārtu guvuma. Daudz labas epizodes un atveram sarežģīti. Aizmugurs nav Eduards Višņakovs. Un to raida ārā Lorenz tālāk no vārtiem. Un labs sitiens padodas Jevgeņijam Miņinam.
nedaudz gan garām vārtiem lido, bet tur kontrolēja situāciju. Aizsargs spēlēt arī labajā aizsardzības malā. Tāpat arī otrā Toms, tikmēr tur kreisajā malā. Sitiens šoreiz diezgan negaidīts no Asa Leņķa. Nocīnās līdz galam. Miņins tiek līdz bumbai. Laužs iekšā, piespēl gar vārtiem, atliekusī bumbā, Kaušelīs, Kaušeļa sitiens, bloķēts. Tieši pie taktiskām lietām. Automatizēt tās darbības. Rakels uzbrukumā Supernova ir iespējas, ja tur tiešām kritiens soda laukumā. No Edvarda Višķakova atkārtots veidās pārliknī. Moreiz karjerā viņš iznāca starta 11. Šodien arī turpina Kaspar piespēli no Miņina. Višķakovs priekšā. Višķakovs sīt, Vilkovs atvērs. Zelmanis. Pēcbrukums var sekot, jāskrien uz priekšu. Laizāns skrien visātrāk. Laizāns izgājums uz vārtiem, piespēlē viņš Rakelam. Rakels arī ātrs, Rakels sodlaukumā atpakaļ Laizānam, bet Mikulskis ar pirmais piebo. Arī centra pussargs. Iejusties tādā jaunā pozīcijā priekš sevis, tikmēr Rakel. Izcelt kā maziņo uzvaru, mazo panākumu, skaisti izspēlē Supernova, Vaigs pa vārtiem, Krīster Lūs.